Uz ielas viss ir bīstami, viss ir gangsteri, līdz viņi sastopas ar profesionālu cīnītāju. Un tur nav iebiedēšanas, nav vārdu, ir tikai viena lieta – realitāte. Šis ir tas, kas notiek, kad iela sastopas ar ringu. Ir cilvēki, kas darītu jebko, lai iegūtu saturu, pat ieiet sporta zālē kopā ar vienu no jaunajiem un bīstamākajiem Ultimate Fighting Championship cīnītājiem. Šis YouTuberis sastapās ar Raulu Rosasu Junioru, jaunāko cīnītāju, ko jebkad parakstījusi Ultimate Fighting Championship, un nolēma, ka izjokot viņu viņa paša sporta zālē ir laba ideja. Ceru, ka tā ir tikai joks, jo es tevi iznīcināšu. YouTuberis turpināja kaitināt Raulu, līdz viņš sasniedza savu robežu. Ko tu pie velna dari? Nomierinies, kāda ir tava problēma? Man jāizmanto boksa maiss. Pēc tam viņi izaicinātu uz cīņu 8 stūrī. Cīnīsimies, nolādētais. Izaicināt profesionāli, bez jebkādas cīņas pieredzes gandrīz vienmēr ir briesmīga ideja. Bet vismaz viņam bija drosme izturēt pērienu līdz galam, tikai lai pabeigtu video. Raúl. Hey, güey, no, Raúl. Šis ir Denis Frimpongs, amatieru cīnītājs ar pārāk lielu pašpārliecinātību. Viņš nolēma, ka ir laba ideja izaicināt pēdīju Pimletu. Jā, profesionāli. Viņš to izdarīja video, ļoti pārliecināts, ļoti drošs par sevi, it kā viss izdosies. Ja esi pietiekami skarbs, parādies, kad vien vēlies. Pietiek ar muļķībām par neitrālām vietām. Ja gribi cīnīties ar mani, nāc uz manu sporta zāli. Tik vienkārši. Un labākais ir tas, ka pēdījis piekrita, jo, protams, izaicināt kādu, kurš pelna ar cīņām, vienmēr ir lieliski ideja. Cīņa sākās un ilga tieši tik, cik tai vajadzēja ilgt. Get him, lads! Go on, lads! Go on, lads! Lads! He's tapping, lads! Un šis otrs nolēma sparingot ar Kamsu Čimājevu. Jā, ar Kamsu. Jo acīm redzot, viņš domāja, ka tā ir laba ideja. Vai arī šis krievu YouTuberis, kurš domāja, ka varētu izturēt vienu raundu ar viņu, jo, protams, izdzīvot vienu raundu ar viņu izklausās diezgan reāli. Spoileris, viņš neizturēja pat ne tuvu tik ilgi. Un tad ir Speed, YouTuberis, kurš nolēma pateikt, ka neviens viņu nevar uzvarēt boksā, tieši Danam Hukeram priekšā. Neviens nevar mani uzvarēt boksā. Neviens nevar mani uzvarēt boksā. Jo, protams, teikt to kādam, kurš cīnās Ultimate Fighting Championship, vienmēr beidzas labi. Izaicināt pasaules čempionu, vienlaikus viņu apvainojot Twitterī, būtībā nozīmē lūgties pēc pazemojuma. Tieši to izdarīja kāds trolls, kurš nepārtraukti sauc Soniju Edvards par gļēvuli, britu pasaules čempionu ar nevainojamu tehnisko boksu.
Šis cilvēks aizgāja tik tālu ar saviem apvainojumiem, ka pat parādījās Sonijas sporta zālē, lai viņu izaicinātu aci pret aci. Es nekad iepriekš neesmu vilcis boksa cimdus. Es zinu, ka esmu stiprs vīrietis, un es domāju, ka viņš ir dļēvulis. Kļūda! Tiklīdz sparings sākās, Edvards viņu pārvērta par kustīgu mērķi, dejoja apkārt bēra sitienus pēc patikas un pat nolaida rokas, lai parādītu, ka viņam pat nav jāpiepūlas. Trolis beigās bija pilnīgi izsmelts, saņēma sitiens no visām pusēm un mācība bija uzrakstīta viņa sejā. Gānīties sociālajos tīklos ir bez maksas. Bet ringā rēķins atnāk ātri. Čārlijs Selenovs varētu būt labākais interneta maldu piemērs, kāds jebkad fiksēts ar kameru. Šis vīrietis ap sevi uzbūvēja veselu viltus cīņas mītu, lieloties internetā un izliekoties par kaut kādu neapturamu boksa spēku. Bet tad Čārlijs pieļāva liktenīgu kļūdu. Viņš nolēma izaicināt Deonteju Wilderu, vīrieti ar vienu no postošākajiem labās rokas sitieniem smagsvara boksa vēsturē. Deontejs Wilders, nolādētais muļķi. Tātad tu runā sliktu par mani? Ja es tevi trāpīšu ar savu spēku, tu zaudēsi visus zobus. Nolādētais, nāc tiksimies tagad. Brauc uz Losandželosu. Es esmu čempions, tu esi joks. Nāc šurp un es tevi nokautēšu. Wilders pieņēma izaicinājumu un visa Čārlija fantāzija beigtos ātrāk, nekā viņš pats to spētu saprast. Nav neviena šīs cīņas varianta, kurā Čārlijs uzvarētu. Tāds nekad nav bijis. Bet viņam tas bija jāuzzina uz savas ādas. Nākamreiz būs vēl sliktāk. Man tas nerūp, tev vienkārši paveicās. Es joprojām esmu labākais. Taču Wilders skarbā mācība vēl nebija pietiekama, lai atgrieztu Čārliju realitātē. Viņš joprojām ticēja savam paša uzpūstajam tēlam. Tāpēc, kad viņš kāpa ringā pretī Dižonam Danielsam, īstam bokserim ar reāliem sasniegumiem, viņš iegāja gaidot, ka atradīs vēl vienu vieglu upuri. Viņš domāja, ka aizbēgšana no ringa viņu izglābs, bet Daniels neizrādīja pilnīgi nekādu žēlastību. Yeah, don't punch it. Okay. All right. Call it. Call it. Let's go. Say what? Huh? Say He won. Say Okay, he won. Okay, that's it. All right. Leave him. Let him go. Bez bēgšanas, bez attaisnojumiem, tikai pilnīga un absolūta atmaskošana visam, par ko Čārlijs bija izlicies. Daži cilvēki mācās no savām kļūdām, bet Čārlijs tikai turpina krāt pērienus. Un šis ir lielisks piemērs Navy Seal karavīrs, kurš domāja, ka varētu uzvarēt Šonu Striklandu. Jā, pret cīnītāju no Ultimate Fighting Championship, jo, protams, būt rūdītam īstajā dzīvē ir tas pats, kas cīnīties astoņstūrī.
Nebija nekādas stratēģijas, nebija cīņas, bija tikai viena lieta – pamatīga sakāve. Ir pašpārliecība, un tad ir, lai kas arī šis bija. Tas, ka puisis bez treniņa izaicina boksa treneri, jau uz papīra ir slikta ideja. Bet tajā brīdī, kad sāk lidot dūrs, pat pēdējās šīs fantāzijas paliekas izzūd reālajā laikā. Lielā atšķirība ir tā, ka viens vēlas haosu, bet otrs pelna iztiku mācot vardarbību. Un, kad šī atšķirība kļūst acīm redzama, lietas kļūst nepatīkamas un ātri. Šādi notiek, kad sajauc agresivitāte ar patiesām cīņas prasmēm. Kādu dienu viens no tiem sporta zāles bodybuilderiem, kas vairāk skatās spogulī nekā pulkstenī, ieradās Brazīlijas jiu-jitsu dojo un izaicināja meistaru. Un tas, kas notika tālāk, bija pazemības stunda ietīta sāpēs. Brazīlietis viņu savaldīja, aptvēra ar kājām un sāka pliķēt pa seju, it kā tā būtu ritma nodarbība ar kontaktu. Viņš viņu nenokautēja, nesavainoja, tikai pazemoja, bet kultūrists neko neiemācījās. Pēc pāris nedēļām viņš atgriezās. Un šoreiz pirms sākt viņš pasniedza roku meistaram tikai, lai to atņemtu un iepļaukātu viņu. Žurk ar bicepsiem. Rezultāts bija tāds pats. Padošanās, pilnīga kontrole un vēl viens zaudējums kolekcijai. Bet ar to viss nebeidzās, jo tajā pašā dienā viņš vēlējās izmēģināt veiksmi ar meistara audzēkni, sievieti, kas bija daudz mazāk. Un kas notika? Žņaugiens no mugurpuses, padevās un pilnīgs klusums. Kultūrists 0, jiu-jitsu 3, ego sagrauts. Clareza Shields iespējams ir labākā boksera uz planētas. Vairāki pasaules čempionu tituli, olimpiskais zelts, sasniegumi, kas runā paši par sevi. Tāpēc, kad kāda sieviete, kura viņu bija draudējusi visos sociālajos tīklos apgalvojot, ka viņai sagraus seju, patiešām ieradās viņas sporta zālē, Shields neizlaida šo iespēju. Treneriem nācās viņas fiziski izšķirt, pirms kāds nopietni savainojās. Bet pat tas nebija pietiekami, lai viņas noturētu šķirti. Ir cilvēki, kur nemācās no pirmās reizes. Un Shields parūpējās, lai otrajā reizē nebūtu nekādu šaubu. Ir cilvēki, kuri ceļo tikai, lai apkaunotos. Mēnešiem ilgi šis huligāns sūtīja ziņas šim trenētajam bokserim, sakot, ka viņš viņu iznīcinās ringā un atstās viņu pilnīgi sagrautu. Viņš bija tik pārliecināts, ka patiešām ieradās. Bet jau no pirmās apmaiņas bija acīm redzams, ka viņš bija pieļāvis briesmīgu kļūdu. Kauslis atnāca gaidot kautiņu, bet saņēma mācību, ko noteikti nekad neaizmirsīs. That's it. No, all right. Hey, you got in the ring, though.
Vecums neko nenozīmē, kad runa ir par prasmēm. 15 gadus vecajam bokserim Elijam Agilāram nebija vajadzīga ne pieredze, ne augums. Viņam bija vajadzīgs tikai treniņš. Un tajā brīdī, kad viņš sastapās ar 20 gadus vecu ielu cīnītāju, kurš domāja, ka ielās iegūtais rūdījums noderēs arī ringā, atšķirību vairs nebija iespējams ignorēt. Elijs viņu sagrāva ar tādu precizitāti un savaldību, kādu lielākā daļa pieaugušo nekad neattīsta. Skaidrs atgādinājums, ka tehnika vienmēr uzvar neatkarīgi no vecuma. Ja tu esi ielu cīnītājs, kurš meklē vissliktāko iespējamo apmācīto pretinieku, ar kuru cīnīties, Muay Thai cīnītājs ir pašā šī saraksta augšgalā. Muay Thai soda jebkuru vājību. Un šim ielu cīnītājam pat nebūs iespējas nostabilizēties, pirms viņu sadargās ap spērieniem. Izaicinājumi vienmēr ir apmierinoši, jo situācija jau pasaka visu, kas tev jāzina par to, kā tas beigsies. Šis skaļais puisis nolēma, ka vēlas pierādīt savu spēku apmācīta boksera priekšā. Tad sāk krist sitieni, un visa šī viltus pārliecība izgaist. Un, kad realitāte viņam triecas sejā, viss izaicinājums acumirklī pārvēršas nožēlā. Ir brīži cīņā, kas pilnībā iznīcina pārliecību. Šis ielu cīnītājs ieradās domājot, ka varēs komandēt Dean the Great. Tajā brīdī, kad viņš saprata, ka Deans nav parasts čalis, kur varētu iebiedēt, viņam pēkšņi vairs nebija ne jausmas, ko darīt tālāk. Kad pārliecība zūd, vairs nav ar ko cīnīties. Nelegālajām cīņām ir īpaša enerģija, kurā ielu cīnītāji uzplaukst. Publika, troksnis, nestrukturētais haoss – tā ir viņu vide. Un daļa no viņiem patiešām tic, ka trenētiem cīnītājiem šādā vidē būtu grūti. Taču šim profesionālajam cīnītājam nebija vajadzīgs ilgs laiks, lai gluži pretēji justos kā savā teritorijā. Организатором рядышком подмазал. Pāris sekundes ar īstu tehniku ir viss, kas nepieciešams, lai viss sabruktu. Šis vīrs apgalvoja, ka ir piedalījies neskaitāmās ielu cīņās. Viņam bija pārliecība, ko dod šāda pieredze. Taču ielu cīņas un boksa zāle ir pilnīgi atšķirīgas pasaules. Un boksers to viņam ātri pierādīja. Šis it kā ielu cīnītājs ienāca sporta zālē, apgalvojot, ka viņam ir vairāk nekā 200 uzvaru, un visiem klātesošajiem teica, ka viņš piekaut lielāko daļu no puišiem, kas tur trenējas. Tāpēc Kriss, viens no jaukākajiem puišiem sporta zālē, aizvadīja ar viņu vienu raundu, nenoraujot viņam galvu.
Cilvēki izpušķo sevi ielu cīņās, internetā, savā galvā. Pēc tam viņi sastopas ar trenētu cīnītāju un atšķirību vairs nav iespējams noslēpt. Pēkšņi viss, ko viņi ir uzbūvējuši, katrs šīs tēla gabaliņš sabrūk. Tas ir nežēlīgs atgādinājums, ka dzīvē tu vari izlikties par daudz ko, bet tu nevari izlikties raunda laikā ar kādu, kurš jau gadiem profesionāli cīnās.